Smeceres Sila BMX trase Madonā aizvadītās nedēļas nogalē kļuva par BMX epicentru, kur 2 dienu garumā pulcējās simtiem sportistu un līdzjutēju. Sestdien tur norisinājās Kristāla Benta BMX Latvijas kausa 7. posms, atvedot vairāk nekā 270 braucējus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un ASV. Savukārt svētdien šeit norisinājās tradicionālais Smeceres Sila kauss un pašu mazāko braucēju dip-dap sacensības, pulcējot vairāk nekā 200 dalībniekus. Madonas trase, es teikšu, viena no ātrākajām trasēm Latvijā. Viennozīmīgi. Pirmā taisne, dinamika, ātrums, lēciens, skaists pēdējais. Virāžā griežās, uzreiz asumi rodās. Īsa trase salīdzinot ar visām 330 metri tikai. Latvijā trases ir, teiksim, līdz 400 metriem. Principā labs tāds braucējs ātrs, 27 sekundes viss trasē ir izbraukt. Dinamika un skatāmība, tribīnes saucamās, kur sēž skatītāji, ļoti pārskatāms. Vispār nekad neesmu dzīvē bijusi uz BMX. Azarts milzīgs, un ja brauc kādi savējie, tad vispār tādas skudriņas skrien, un tad, kad nokrīt, tad ir vienkārši liekas jāskrien palīgā. Ļoti populārs sporta veids, īpaši no tiem laikiem, kad Māris Štrambergs tur cēlā ārā visas tās olimpiādas. Ļoti daudz uzplūda mazo un piekrišana bija ļoti liela. Tā kā BMX Latvijā ir ļoti uzplūdis, es uzskatu. Un arī mēs esam ļoti izauguši BMX-ā vispār uz pasaules fona. To skaitu, kas mēs esam Latvijā uz pasaules fona, Latvija ir top vadošie BMX-isti ir latvieši. 2 dienu garumā Madonas trase pārbaudīja nevien sportistu fizisko sagatavotību, bet arī spēju nekļūdīties tehniski sarežģītajos elementos. BMX ir tāds, kur nedrīkst baidīties un jāiet pretī jebkuram braucējam. Un tas, ka tur ir numuri citiem labāki, tas nenozīmē, ka tu esi uzreiz sliktākais. Vari arī tikt finālos vai kaut kā tā. Mazais ir 5-gadniekos un visvecākais ir 6-gadniekos. Tā kā braucam šogad ļoti aktīvi, cenšamies un baudam. Bet nav kā vecākiem, nav bail stāvēt trases malā skatīties, un tur taču ir kritieni un viss kaut kas. Ir jau, bet mēs par to nedomājam. Mēs domājam tikai par to labāko. Un, tas viss ir azarts. Un man sacīks, pašam man ļoti patīk, tāpēc es gribu, lai maniem bērniem arī ir aktīvs sports un sacensību gars. Bet kas ir tajā BMX-ā visinteresantākais, visforšākais? Kas tev patīk? Ļoti krist un celties kājās. Nepadoties, kā saka. Jā. Es pats sportists un bērns arī cenšos sportā ievirzīt. Vienam ir 5 gadi, otram ir 10 gadi, un abi brauc kopā un abi priecājas par paveikto. Vai mums jāpārvērt? Tāpēc mēs esam, lai pārvarētu, lai gūtu pieredzi, un tas vienkārši palīdz dzīvē tālāk. Pateic, cik tev gadu? 5. Un tu arī brauc jau? Jā. Tev bail nav tur tajā trasē? Nē. Bet tev ir bijis arī tā, ka tu nokrīti? Jā. Un tad taču ir sāpīgi. Jā, jo kad nokrist, varbūt iet uz doktoru vai nē, var braukt tālāk. Bet tu vienalga turpini braukt un cīnies un sportos uz priekšu arī, ja? Jā. Ir tādi mazie, kas atbrauc uz sacensībām, viņi pat nezina, vai tagad ir fināls vai ir priekšbrauciens. Viņš tur savu braucienu nobrauc un priecājās par katru, kurā viņš ietā bija. Ja viņš priekšbraucienā nobrauc, tad tur 3. Viņš jau ir uzvarētājs. Viņš tur nešķiroja, ja? Un tā balviņa jau viņam tāpatās tur tiek kaut kādam, viņš tāds kā čempions. Bet arī tas ir labi. Protams, mazajiem jau tas ir svarīgi. Tas medālīts, tas rimbulīts, tā šokolādīta, konfektīte, ja, kas viņam gandarījums. Lielie jau tur sāk punktus skaitīt, visu tur stratēģijas, un tas jau uzreiz psiholoģiskais spiediens, bet tā tas ir augam. Kuram ir rezultāts, kuram nē. Īpaši veiksmīga nedēļas nogali izvērtās Alisei Ragozinai no Vecpiebalgas, kura uzvarēja abās sacensību dienās, apliecinot stabilu sniegumu. Sūri gāja, grūti trasē. Diezgan jā. Kāpēc tieši BMX ir taču tik daudz dažādu sporta veidu? Tāpēc, kad viņš ir krūts, tu tieši vari sajust to lidojumu tad, kad tu lec. Tev vajadzīgs tas lidojums? Jā. Un kāds ir sajūtas uzlidot tur uz tā piedestāla 2 dienas pēc kārtas? Tāda patīkama sajūta tad, kad tu esi tieši pirmais un tu uzkāp uz tā piedestāla un jūties tik uzmundrināts. Jā, mums jau viņa jābremzē. Mums jau vēl ļoti daudz, kas ir. Mēs diezgan tādā labā līmenī arī biatlonā brauc. Latvijas čempionātos kausos tiek trīniekā periodiski. Bet no sporta viņi nav gatavi atteikties. Viņi teica, ja kaut kas jāpamet, tad skola, bet sportu nē. Sportu tā kā nē. Pēc Madonas posma BMX sezona turpinās citās Latvijas trasēs, taču Smeceres Sila nedēļas
nedēļas nogale vēlreiz apliecināja, ka šeit, līdzās cīņai par rezultātiem, vienlīdz svarīga ir arī jaunās BMX paudzes izaugsme un tradīciju turpināšana. Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV.